Un šobrīd es jūtu arī no ļoti diplomātiskā ministra prezidenta puses, ka viņš runā ne jau par parādu atdošanu. Viņš tādus vārdus mutē neņem. Viņš runā par pārfinansēšanu. Nu, tagad, ja mums prasīs atdot naudu, nu, tad prasīsim citur. Ko uzņēmēji to saprot? Tas jau nozīmē tā, šis kredītu atdot nevar, es eju pie cita, paņem naudu, atdot tam kreditoram, tad dzīvoju ar tā naudu, jādod būs tam, iešu pie trešā, paņemšu no tā kredīta, un mēs audzēsim klāt. Tik ilgi, kamēr es nedzirdu, manā ausīs, kamēr neskan ministra prezidenta pārliecināšu balsi, ka mēs esam par to, lai pārtrauktu aizņemšanos un sāktu domāt par parādu atdošanu, tikmēr es uzskatu, ka es būšu opozīcijā pret šādu vāju, nedarbīgu, nespējīgu politiku. Es būšu opozīcijā arī pret ministra prezidentu Valdu Dombrovskiju šajā jautājumā visnotaļ.